Noslēgums ir grandios. Start ir 42 mašīnas. Esam 18. pēc kvalifikācijas, un es domāju, ka tas ir ļoti labs rezultāts pēc pirmās reizes pēc šīm sacensībām. No autosporta pasākumiem šis Baltijā viens no labākajiem ir gan skatītāji, gan organizātības ziņā. Līdz ar to vienmēr priekš šeit braukt. Visi labi. Domāju, ka esmu atbrīd garš pēc pāris gadu nebraukšanas. Līdz ar to domāju, ka pēc plāna valsts būvēs man mašīnas taisnība, jauna pilna pieredze, dīzeļu klasi, bet neredz tādu būtisku atšķirību. Galvenais jāuzrāda labu laiku un galvenais izturēt pēc galvenais. Trasa ir interesanta. Šoseja, vienkārši šosejas uzbūvēt trasa, bet ja tā ņem pēc līkumiem pēc tā, nekas tāds ļoti sarežģīts nav. Tādas garas taisnes ir, bet tas atkal savu veidu tāds interesantais, jo iesvienās tās mašīnas maksimālajos ātrumos. Trasa ir piemērota visiem pilnībā, tā lai arī bez pieredzes cilvēks var braukt šeit. Tā trasa ir jau ilgus gadus šādā veidā arī ir, un viņi pierādījusi sev kā ļoti labi. Nostrādā, viss ir redzams, viss notiekās. Jau 11 gadus notiekās, es domāju, tas ir ideāls risinājums, un tad neko nevajag mainīt. Tā īstenībā ir diezgan daudz jāiespņem, ka biķeniekiem ir daudz vienkāršāk braukt tikai šeit. Tāpēc, ka tie roteri šausmīgi galvu sakarā, tad jābūt visu laiku maksimāli koncentrēt. Nepiedalījāmies pirmo reizi, bet ar šo mašīnu esam pirmo reizi, un šajā sastāvā arī esam pirmo reizi. Ar Emilu mēs bijām braukuši kopā, bet Rūdu tagad nē. Mēģināsim braukt, tev redzēsim. Protams, ka jācīnās uzvaru. Ko mēs cik taču nobraukuši cīnīt. Ne kopā, protams, savā klasē, kā noteikti ir jācīnās uzvaru. Otri esam klasē uz starta, jā, bet tas nenozīmē, ka tas ir slikti, jo sacensība priekšā ir ļoti gara. 1000 kilometru kā nekā, tā kā mainīties viss kaut kas, bet salīdzinām pret mūsu konkurentu mašīnu, viņiem ir ātrāk tā mašīna, bet pēc Igaunijas spriežot, ne viņi pārāk ātri, lai mēs viņiem netiktu klāt. Tā kā, es domāju, mēs esam ātri un izturīgi puiši un izturēsim līdz finišam bez nekādām problēmām. Karsts, jā, tikko sākam braukt, tā kā pagaidām viss ir kārtībā, taupa mašīna. Nekur baigi neskienam, skatos, kā apkārtēji ārdās kaut kādas mašīnas lūst, kaut kādas avārijas, tad skatāmies, kas notiek. Jā, skaidrs, ka drošības mašīnai bija jābūt ārā, tā arī bija un nobraucām nost, lai izmantot laikliederīgi. Sanāca maza domstarpība pārējiem uz sabremzēšanas, bija baigais pārdegs, un līdz ar to bija jāpabrauc ārā no trasas. Kā rezultātā kaut kāda neliela problēma iestājās ar aizmugurējo reduktoru, bet viņš lēnāk esam braucam, tā kā esam vēl joprojām stipri par uzvaru. Domas dalās. Daži eksperti saka, ka sajūgs, daži, ka reduktors. Pēc sajūtām izbeidzās sajūgs vienkārši. Griež uz riņķi, nevar pabraukt vispār. Es nobraucu cik 4 apmūs. Bet tā kā pēdējie jau bija tā, ka sastā ātrumā taisnē 70 maksimāli. Cīņa par uzvaru ir beigusies pirms kāda laika, jo beidzās sajūgs. Pagaidām nezinām, kāpēc, bet tālāk mēs vairs braukt nevaram. Dabūjām detaļas, bet tās nederēja. Līdz ar to laiks iet tikai uz priekšu, un jau tie procentāli, kas jānobrauc, ir jau palielam nereālais ir šobrīd izbraukt ārā uz trases. Tā kā 3. stundas sākumā beidzās sacensības, uz kuru mēs baigi gatavojāmies. Tas tikai nostiprina mūs, lai mēs cīnītos tālāk un darītu labāk kaut ko vienkārši, lai būtu nākamo kaut ko vēl spēcīgāk. Skumīgs fakts ir par to, ka mēs bijām 1. klasē un 13. vietā absolūti no 42 ekipāžām. To, ka tas notikās 3. stundas sākumā. Tā kā ir bēdīgi.